cik bijāt ieņēmuši tādu teritoriju, ka Lāsā pējāt plaši, ja? Ja to mēs rītdien nav apstīsimies, kur orientieši. Tātad varat vienam varbūt uzvisu, bet ne visam kolektoram. Šeit ir otrās līdzes pāri zelta, no zeltanā līdz zeltanē. Lūdzu, paņemiet, iedzeraties ūdentiņu un atpūšaties. Ziniet, kas ir vislabākais šajā situācijā? Ka gandrīz visi noreaģēja un sāka dejot tad, kad ir jāsāk dejot. Es ceru, ka rītdien mēs ļoti labi ar šo tiksim visi galā. Pirms es vēl dodu vārdu Mārai. Visi F grupas vadītāji lūdzu satiekās ar maniem lejā. Paldies, mēs. Tas nebija ne skaits un ne dejisti. Atnāciet atpakaļ. Paldies. Ļoti augsti punkti. Lūdzu, līdzināties, lai jūs esat paraugs. Rietumiem vajadzīgi izglītoti individuāli vergi, kas uztur šo vergu sistēmu, kas uztur banku sistēmu. Ir viena mātes šūna un miljonus bites viņam nesmēt, un beigās atnāk saimnieks un viss paņem prom. Tā uzbūvē tieši sabiedrība, precīzi, un tad visi cilvēki ir vergi, tad viņi domā, ka viņi ir brīvi. Rietumi paši ir, ķezā līdz ausīm ar savu egoismu, ar savu pirktu pārodu, saviem BMW un visiem pārējiem mēsliem. Un Latvijā vēl ir bišķi palicis tas kreizīgais nees, vai ne? Vēl dzied, dejo, priecājās un tur šuj un auž. Un tāpēc tas liekas nemoderni, vai ne? Tik, 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 tik. Stop! Un šīs te dejas, ja 100 kolektīvs saliek visas rindiņās, un nedrīkst būt tā, kad ir 100 deju. Vienlaicīgi, ja katrs savu deju ir jābūt vienai. Un tad tas virsvadītāja uzdevums ir viņu saaudzēt kopā visus tos 100, lai iznāk viens tas zīmējums, lai izskatās kā viena vesela deja. Un tas jau ir tas, kas man liekas ir mūsdienu rituāls, kas ir svarīgi mūsdienu cilvēkam, mūsdienu latvietim, tā kopā būšana. 1, 2, līdzi apskaties uz laulību. Paši nedariet, jo ir izmaiņas. Paši lūdzu nedariet. Jūs esat muļjons. Tālāk. Jā, pa iekšpusīti labais. Gan skrieniet, lūdzu. Tas kolektīvs, kurš skrēja, tas pareizi 13 skrien. Sanākt kopā, būt vienlīdzīgiem, būt vienādi spēcīgiem, vienādi atvērtiem, vienādi pozitīviem. Man liekas, ka tās emocijas arī, ko vienreiz pa 5 gadiem saņem deju svētkos, tās ir tās deju, kurām tās 5 gadus atkal dzīvotājās. Bet krūtis vienalga. 1, 2, 3, stop! Tā katrs pats par sevi, katrs savā dzīvoklītī, katrs savā darbvietā mēs esam ierobežoti, katrs savā datoriņā. Bet tāda komunicēšana kopā būšana ļoti maza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stop! Tā deja tieši un tas vispārējais tajā brīdī atkabina to sabiedrību no tā es. Tas ir tas, no kā vajag baidīties, no kā vajag attālināties no šīs. Jo tā individualitātes potencialitāte tieši tā kreatīvais atklājās jau tieši tad, kad nav tas ego. Tu Jēzus Kristus teica, un to pašu. Tu pazaudēsi sevi, tu atradīsi mani. Tātad tas kods ir iziet no prāta ego sistēmas. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi izmantot šīs zināšanas un mūsu Dziesmu svētkus un izpratni ļoti strādāt ar sevi. Puxa,
Ja labi kopā dejojās, tad labi kopā arī dzīvosies. Un tur principā divi cilvēki satiekās un viens otrs sajūt, ka tie ir tie īsti. Protams, un arī manā kolektīvā ir tā, ka ir ļoti daudz pāri, kas ir izveidojušies tieši tajā mēģinājuma procesā, strādājot, dejojot koncertos, esot vienkārši kopā kolektīvā. Arī šajos svētkos bija ļoti tāda bildināšanas mirkļi, kad mēģinājuma procesā puisis palūdz stalkā sev un uz lielās tribīnes ir uzrakstīts bildinājums, un meitenei ir jāsaka pāri visam stadionam savs vārds. Tā kā visādi notiek, un arī tādas skaisti mirkļi bijuši šajos svētkos. Aiziet uz izejas pozīcijām. Aiziet! Uz priekšu! Un pat taisno! Kā es varu līdzināties? Es pat nezinu, kur man jāiet. Ko tu vari nezināt? Stop! Meitenes! Meitenes! Alkonīši! Aiziet! Uz tev! Redzēt, vai? Nekontrolējums pastāvs pat laikam, jā. Āži vēl kas. Dēļas, knapi, guldā. Tikai vispār neteikšu nevienu vārdu. Ienes ūdeni, padzerties! Jo, ja mēs pētām dziļāk, tā latviešu deja ir principā no rituāla cēlusies. Tā ir zināmā mērā tāda vai citāda veida rituāls. Jā, viņiem tas ir tāds casual. Paldies, līdzinājās dejojam prom. Vēl. Kur tak švaki? Aiziet vilksum kā. Paldies. Malači. Traki. Jā, beigās labi. Tev netīras rokas, paliks mute netīra. Kā netīra? Nē, es dejoju visu laiku. Umura seja. 1, 2, 3, 4. Umura seja. Iekšā. 1, 2, 3, 4. No meitenes ārā.
raips no Ariela nav izgājis. Maro vienu olu pamet. Māmi, es gribu spilnāt. Uzliekšu pudelēm. Absolūtās vērtības, viņas ļoti ir nofiksētas un liels pieprasījums pēc viņām vienalga. Un tāpēc es domāju, ka cilvēki tiešām paliek labāki, skaistāki, iekšēji, tolerantāki. Un tā ir izglītība, tā ir šī informatīva izglītība. Tāds laikmets, bet ir svarīgi saglabāt un apzināti saglabāt, uzturēt šo kodu, kas ir šis neapzinātais, kad Dievsvētku un dejas, bet viņš ir jāmodernizē, es uzskatu, priekš mūsdienu jaunatni, ir īpaši, jo viņi var aizmirst to. Modernizēt to caur tādu, daudz augstāku, inteliģentāku, zinātniskāku, modernāku izpratnes sistēmu. Mūsu augļi ir smalki trauki, ar kuriem laiks pārnes pagātni uz nākotni. Tās asinis, kas plūst mūsu dzīslās, ir dēļu nestas laimes uz nākotni. Un tev priekšā ir krustcelis. Iesi pa labi zirgu pazaudēsi, iesi pa kreisi draugu pazaudēsi, iesi taisni pats pazudīsi. Kur tu dosies? Aiziet ātrāk, 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 ātrāk!
Neapstājamies, skrienam! Vēl ātrāk, pieliekam soli, neapstājamies! Neapstājamies! Kas man tur iet aizmugurā? Vēl ātrāk! Un uz finālu! Uz finālu! Ātri meklējam vietu! Meklējam vietu uz finālā! Kustās! Meitenes ejiet laukumu! Laukos zemes, zildiņos nākos. Latvija būs.
ozoliņu ar visām bitītēm. Ja tev trūka pļāvā ziedu, trūks tā vasari tūlīši. Rīgā dzīvo skaistas meņķas, bet neviena nav priekš mums ai džimpolerā. Every concerned people have the right to preserve. For example, we Tibetans, we also is trying to carry preservation of Tibetan culture, Tibetan identity. So in that sense, very good. But you see, as tools of extreme, go extreme. Then sometimes you see they create some kind of divisions. I think, as I mentioned earlier, we must think, firstly, fundamental level, we are same human being. Then different culture, different religious faith, different races, different language. That's secondary level. In order to preserve the oneness of humanity, that sense, in order to gain something and forgetting about oneness of humanity, that's a disaster. Now these problems. Neraudi par mani mīļotā. Nākšu, puķis spraudīšu, mājās nākšu, puķis spraudīšu. Tikai tava pogas caurumā. Draudzīgs un mērķtiecīgs kolektīvs. Pašu devīze skan teju solis slīd kā ledus, kopā līpam tā kā medus. Bija tā, kad man draudzene stāvēja 4 stundas un nedabūja biļetes uz šito visu, jā. Un tad man atsūtīja, kad ir darbiņš.
ir darbiņš. Un es teicu, jā, lai notiek. Un es sēžu un baudu. Āla netirgo, tas ir pozitīvi. 35 gadu vecam vīrietim kāds nosaka, kad es varu dzert alu un kad nevaru. Man liekas, tas ir pilnīgi garām. Ņemiet piemēru no šiem kungiem, viņi stāv kolonā. Tā, Austrija, otrie tenori! Korte, pirmie tenori! Kas jūs tāds esat? Otrais. Kādam korim? Tas ir biedrības, Latvijas biedrība. Imants otriem tenoriem nostājas Imants pirmai tenori, tāpēc, ka ir tādi ģēniji, kuri izdomājuši, ka nav vajadzīgs ierasties. Draugi pēc tiem 5 gadiem nāk, pēc tiem mēģinājumiem tev sauc sveiks, atkal mēs tiekamies, atkal tā kā radiniekiem satiecies. Varbūt vēl ko var pateikt, ka tā ir radu saiešana. Darbs mājas ir, pieņemsim, pāris reizes nedēļā izskrien uz kūri. No darba ikdienas atraujās. Labāk ir dziedāt korī, naktas kori dziedāt nekā tas jau kopējā lietā, teiksim, tas attīstīt cilvēku tā, teiksim. Kur jau pasaka, piemēram, tur diriģenti, ja ka piemēram tas ārā neskanēs. Tur cilvēks stāv spītīgi pie savu. Tā kā tāds caurlaids mēģinājums, pie kura viņi pēkšņi saprot, ka tik tiešām tas ir reāli neiet. Pusceļā tev pasaka, ka tu esi 2 gadus tās dziesmas, ko daļu izmet ārā. Tiek pielikt klāt jauna kaut kādas dziesmas, piemēram, šo mistēriju, ja? Un mūžam dziesmu svētkos nāks meitene balta zeķes. Uzrakstīt sliktu koru dziesmu, kas galīgi nevēlk uz to, ka viņi varbūt pat 100 cilvēkiem nevajadzētu dziedāt. Mēs nerunājam pat 10 un 12 tūkstošiem. Tur ir vienkārši jāsit pa pirkstiem komponistiem un nepareizi programmā izvēlēta dziesma kādreiz var dot pretēju efektu. Ja? Mēs visi jūsmojam par Saulpēkons Daugavu. Mēs sakam ģeniāli. Ja? Viņi ārkārtīgi vienkārši, kur taču nekā nav. Un tā pašā laikā viņi patīk visiem. Ja? Šajos svētkos ļoti vecās dziesmas, klasika ļoti izcēlās tieši ar to, ka viņi bija kvalitatīvi, viņi ļoti labi nodziedāti, ļoti labi pasniegti, ļoti labi nodiriģēti. Ir karsti, ir grūti, bet ir forši. Jā, ārstam bija daudz darba, bet izturēt jau var. Pirmie dziesmu sāki man bija 5 gadu vecumā, un tad jau laikam bija tā indeva ar Imantu Kokaru un manai dzimtenei, lai cik tas skanētu patētiski, bet tāds bija tas sākums. Jā. Svētki.
Toreiz svētki nedēļu ilgi. 3, 4. Daudz tādas lietas repertuārā ir, kas ir vajadzīgs, kā tādas regālijas. Tam gods, šitam gods, tāds vēl, kas tur. Man tomēr ir tāda drusku neusticība pret dziesmām, kora dziesmām, kurām solistam ir ļoti liela nozīme. Kur solista balss, prevalē, un šeit Ešenvaldam tas tomēr bija. Man jāsaka, ka šī koncertā gandrīz neviena dziesma, kurā būtu solista numurs, pat arī ansamblis, kas solo dziedāja tāds vai ne, ka viņi būtu bijuši pārāki. Man liekas, ka tomēr tas kopkora dziesmas, kur ir tīrs koris, klasiski tīrs koris, ka tās bija stiprākas. Bet es tomēr tajā svētkos ļoti daudz redzēju atsevišķu cilvēku sejas, un es arī centos skatīties nevis tā, tur 1000, tur masa, ja? Bet cilvēki nāk pretī viens un vēl viens, un katru no viņiem atsevišķi redzēt. Un tas ir tik patīkami, ka tu redzi ļoti foršus, gudrus, dziļus cilvēkus, un kuriem tas tiešām ir laime un prieks un kvalitāte, un ka viņi dara to visu labprāt. Un tad, kad tu redzi tādus daudzus, tad paliek tā mierīgi apsirdi. Tā liekas, nav tik traki, ka vispār. Tas ārkārtīgi forši pārņem tās sejas, ka viņi visi ir sanākuši kopā no malām. Un viņi grib dziedāt, un viņi var dziedāt, un viņi to māk. Bet tu saproti, ka es stāvu katrā no tām vietiņām, no tiem punktiņiem, no kuriem ir nākuši stāv milzīgs darbs. Vēl viena, pagaidiet. Bet jums neredz visām tās zeķis? Tur viņi visi ir viena liela nedalāma tāda masa un tā kā liela mīkla, no kuras lāna gara cepasta maize, un tad jau po koncerta beigas jau tā kā viss tāda izcepta maize.
Čau! Daudzi gribēja no šiem svētkiem arī vairāk šovu, vairāk, lai viss tur būtu, lai tas tur skandētu, lai tas rībinātu kājas, lai tie tur cilātu viskādus spīguļus. Un, būtu tāds, lai, kā tauta saka, lai acis būtu, kur piesiet. Bet es tomēr gribētu, lai viņi būtu pēc iespējas mazāk ārišķīgi, lai viņi pēc iespējas mazāk būtu tādi totalitāri, lai viņi būtu pēc iespējas muzikāli, lai viņi pēc iespējas tā kora dziedāšanas kvalitāte būtu augsta. To, ka vajag turēties pie ļoti vienkāršības un tā pašā reizē tās muzikālās kvalitātes, lai tomēr ir dziesmas kvalitātēm jābūt un tā jābūt iekšējai skaistumam, spriedzei un dramaturģijai. Tam ir jābūt. Latvijā vienmēr mazliet tādā izmisīgā nacionālā pacēlumā tiek apelēts, ka jūs saprotiet, tas ir mūsu tautas apliecinājums, un jūs saprotiet, un tas tāds mazliet pseudotautiskas tādas pašapziņas stimulēšana kaut kādiem tādiem, jāsaka, diezgan muļķīgiem lozungiem un tukšiem vārdiem un nepiesātinātiem tādiem apzīmējumiem un saukļiem. Tas viss atkal noved pie tā, ka sanāk, un tad jau liekas tas, ka mēs tā sanāksim, sadosimies rokā un tā ritmiski tur kustēsimies, tur šūposimies, ka tas kaut kādā veidā apliecinās latviešu tautas, es domāju, ka tas taisni neapliecinās. Apliecinās tas, ka ļoti skaisti, dziļi un saturīgi dziedās. Dienvidu tautas, ka viņi vienkārši tur sanāk kaut kādā miestā uz kaut kādiem tur ražu svētkiem un tur dejo, dzied un dejo, un viņiem tas nav tā, ar tādu izmisumu, viņi tur neko, viņi apliecina tikai savu prieku, nevis kaut kādu tur pašapziņu. Un ka man liekas, ka tā lieta ir jāstimulē vairāk. Mēs viņu pārslogojam ar virsuzdevumiem. Komunikācija sākās ar Gido Kokaru 3 video materiāliem, kuros viņš aicināja lietot hashtagu spiest laiku un patīk iekš draugiem. Līdzīgi kā šobrīd atrasties Twitterī un apmainīties ar informāciju vai Facebookā, laikot vai šērot savu un citu saturu, tad tajā laikā šādu te funkciju pildīja kopā sanākšana, dziedāšana, dejošana, arī iedzeršana, protams, ka sastapšanās. Ideoloģiski jau dziesmu svētki vienmēr ir pildījuši kādu funkcijas. Kad es saku, kāda ir kultūras mantojuma vērtība, tad viņu vajag mērīt nevis tajā, kāds ir putekļu slānis izveidojies muzejā, bet gan tajā, cik radoši, laika garam atbilstoši, nebaidoties no tehnoloģijām, mēs to spējam pielietot. Tāpat kā svētki nav lieta, tā ir tikai ideja. Viņu var izplēnēt. Es palieku vecāka, es sāku sajust savu tautību vairāk nekā kādreiz. Mēs esam 2 no 3 šobrīd. Jā. No 3 māsiņām. Kima, es tevi tiešām ļoti mīlu. Vai tu vēlies kļūt mana sieva? Smukas sievietes! Čali, ko tu rausties? Un es domāju, ka tāpēc tie dziesmu svētki ir tās kolektīvās apziņas, tāds koncentrēts izteiksmes veids, kā valoda apziņas izteiksmes veids. Un tāpēc viņi ir tik kosmiski svarīgi šai telpai. Tik svarīgi dziedāt līgot dziesmas. Un ne tikai līgot, bet tieši tās tonalitātes ar tiem burtiem. Un intuitīvi, kāpēc tautā viņas tik labi aiziet, tāpēc, kad tas ir tagad tāds garīgais antioksidants, tad diezgan garīgs antioksidants, jo te brīdī notiek vibrācija, skaņa, un katrs burts, katrs divskans vai patskans iedarbojas ar savu frekvenču sistēmu mūsu neiroendokrīno sistēmu. Ir tāda zinātne, kā psihoneiroimunoloģija. Vistiešākā nozīmē, kā redzētais, dzirdētais, izrunātais ietekmē mūsu imunitāti. Pēc, kad tu dziedi, tajā brīdī tevi harmonizējās, tevi dzēšās kaut kādas dusmas vai liku bēdu zemekmēs gāja pāris dziedātām. Ir psihoneiroimunoloģiskā programmatūra, kā ārstēties. Jo šeit ir Latvija, šeit ir Kaimā.
tāds līgo dziesmas un vēl tās senās mūsu dziesmas, viņas ir harmonizējoši barojošās. Viņās ir salikts šis skaņu vibrācija līdzsvars. Tāpat kā lūkšana, tā ir, zinām, psihoterapija. Un tāpēc tie dziesmas svētki ir tāds milzīgs tautas līmenī, tāda restartācija, atkal uzskaņošanās. Jā, ir tauta, ir vienotība, ir valoda, ir skaņa, kas ir pārāk par attiecībām, par politiku, par ņemšanos. Un tas ir, tas ir ārkārtīgi sakrāli. Liekas, ka savus uzdevumus izpildīts, ja? Bet paiet gads, atkal tu sāc pēc viņiem augt. Kaut atkal pienāktu jauni dziesmas svētki, ka tieši gribās atkal, ja? Ja mēs uzturēsim tradīciju, tad būs. Mēs uzturēsim.
Thank you.